Jautājums vairāk. Man jautājums, man ir tas savs viedoklis, un esmu reizi pa laiku, es kuku uzņēmies nodarbinu 40, 50, 60 cilvēkiem kādā periodā, un vismaz pusi no viņiem ir strādājuši 4 gadu garumā kukums reformu. Gan tie kabeli izbūs, gan celtniecībā, un visi viņi, kā lielam 90% kukumi iedzīvotāji. Un kā uzņēmējs var teikt, ka mēs pašvaldībai maksājam ļoti liels nodoklis, tā skaitā iedzīvotāju ienākumu nodokli, no kāds pārtiek arī skolotāji, policisti un vispārēji. Nē, mēs strādājam, līdz šai dienai strādājam, mums ir doto 3 raktīgs līgums. Es neestāvu, teiksim, viņus kā uzņēmējs, man pilnīgi nav, ko viņi dara, kā viņi dara. Tad es saku, ka nav tas monētas, kā Enārs saka, ka, teiksim, nedod darbietis, un tas tur ir uz vienas rokas priekšnēm sastāvēt. Ar jāmatniekām vēl vērst, protams, strādāt. Bet mums, teiksim, tas pozitīvais, ka mēs strādājam jau 4 gadus, tas var samalot, diezgan ilgāk. Es domāju, ka pēc tam nāks apkalpošana un vispārējais, un visi kukumi iedzīvotāji, kas to strādā. Mēs pārāk šaus skatāmies uz to lietu. Viņi jau tagad nebūtu tikuši. Ir reāli krīze mums 8., 9., 10. gads. Kur mēs ir iespēja dabūt darbvietas? Ir investors privātais, kas ir sniedz šīs darbvietas. Protams, bija konkursi, bija vispārējais, bet bija iespēja. Bija iespēja man 80 līdz 90 darbinieks nodrošināt ar darbu. Tas ir vērā ņemams. Tas ir vērā ņemams faktors. Runājot par nākotni, es domāju, tas ne tikai celtniekiem, ne tikai elektriķiem. Es domāju, tas arī ir citai grupai sfērā. Tas ir visi iesaistīti. Tas ir, teiksim, transporta lidmašīna, kas ielietoši šeit iekšā. Tas ir gan transporta biznesa, tas ir gan remonta biznesa, tas ir viss spektrs, kas ar to ir saistīts. Viss spektrs. Es saprotu, ka man dažādi skatīties. Bet ja mēs skatāmies no viedokļa par nākotni, par to, kur mēs dzīvojam un ko mēs gribam, es esmu vēl jauns. Te vēl daudz apkārt ir jauns. Mēs viennozīmīgi redzam, attīstība ir tai lietā, un ja būs attīstība. Mēs nedzīvojamies 18. un 19. gadsimtā. Ir jābūt šī attīstība. Paldies! Man ir 2 jautājumi. Viens jautājums ir gaisa satiksmei. Es strādāju Rīgā, katru dienu nākot uz Rīgu. Tur esot reāli 10 stundas dienā. Es nereizi, strādājot tieši Vecrīgā, es nereizi neesmu redzējusi lidojam lidmašīnu pāri Rīgas centram. Jautājums, kādēļ šīs lidmašīnas nelido tieši pāri Rīgas apdzīvotiem centram? Un otrs jautājums man ir tāds. Pēc būtības ir jau labi, ka Tukuma lidosta attīstās tikai ne pāri mūsu iedzīvotājiem kalpām. Un vai Tukuma doma ir veikusi aprēķinus? Es pieļauju, ka 1/3 daļa iedzīvotāji pametīs savas dzīvesvietas Rudurpes, un tad iespējams ir no Tukuma, jo daudz iedzīvotāji strādā Rīgā un pārcelsies dzīvot Rīgā. Vai Tukuma doma ir aprēķinājusi, kādu būs zaudējumi, ja nedrīkst Tukuma domai iemaksāt iedzīvotāju ienākumu nodokļus? Par iedzīvotāju ienākumu nodokli visiem ir jāsaprot ļoti elementāra lieta, ko var rēķināt. Jebkurš cilvēks, kurš strādā Latvijā, samaksājot iedzīvotāju nodokli, 2 centus samaksā Tukuma novadā no katra Latvijas. Tātad ir otrs rādītājs, ir koeficients, ko rēķina par to, cik tad liela summa jāsņem Tukumam vai Engurei, ko rēķina par iepriekšējo gadā, cik ir iedzīvotāji no attiecīgās teritorijas samaksājuši šo te nodokli. Tad izrēķina koeficientu, tad viņš to ciparu dabonam. Tātad mēs, neattīstot ražošanu, pieaugot tikai pensionāriem visiem pāriem, kļūstam ar katru gadu nabagā. Tātad mēs varēsim pienākt pie situācijas, ja mēs nespēsim sabalansēt. Es nerunāju pat par lidlauku tikai. Ja mēs nespēsim sabalansēt gan katra konkrētā personīgās intereses, gan ar biznesa attīstības interesēm, tad Tukums tiešām paliks tukša pilsēta, kāda viņa ir bijusi varbūt gadu 90. sākumā, kad viņa nebija attīstīta. Un būs tāpat kā Latgalē, kur cilvēki vairs nebūs, un visi cilvēki pārcelsies uz Rīgu. Ja mēs to vēlamies, tad droši uz priekšu. Man personīgi 15 gadus strādāt par domas priekšstādātāju ir iznācis ļoti bieži
saskarties ar tukumnieku viedokli, ka viss ir slikti. Atcerieties kaut vai. Apļi tukuma pilsētā. Idiotu bars, ko jūs dariet? Kurš tagad pasaka, ka tas ir slikts jautājums? Atcerieties benzīnu uzpildes stacijas. Pilnīgi slikta lieta. Atcerieties, ledus kalni nav īstā vietā. Viss tukumniekam ir bijis no sākuma slikts ar ļoti lielu tādu, varētu teikt, bīstamību vai naidu pagāju. Ilgtermiņā pasakiet, cik rupjas un lielas kļūdas Tukuma novada doma šajā laikā ir pieņēmis lēmumu. Par to jau arī Šulcs kungs ir stāsts. Tukuma doma tiešām ir ļoti labi strādājusi un pēdējos gadus ir attīstījusies. Un tiešām es jūs priekšā noceru cepuri. Bet šis ir tas jautājums, kur jūs ir ļoti iespējams pielāgīsiet kļūdu, atļaujot veikt lidojumus tieši pāri pilsētai. Nevis liedzot lidostē attīstīties. Nē, tu nav problēma. Bet veicot Vēlreiz saku, mēs runāsim, risināsim šīs ierobežojumus pēc iespējas vairāk, lai viņi neskar. Un atcerieties vienu, neviens lidlaukam nav aizliedz arī pašlaik darboties. Tā ir tā pati lielākā būtība, kuru man liekas, ka mēs darām milzīgu kļūdu. Ja mēs nepaukstinām šīs lidošanas, šīs lidlauka drošību, lidošanas drošību, neļaujot viņiem nonākt nākošajā etapā, kurā jau kā valsts teica, tiek stingri kontrolēts. Kāpēc tādiem cilvēkiem, ko jūs piedāvājat? Par pirmais bija par Rīgu, ja? Par Jautājums ir par to, kādēļ jūs necīgs nav ja jūs jau tu tikai jautājat, viņš pārējuši nosakās Rīgas Vilāvās. Tikai nav skatība, vai jūs sapratu, es sapratu, ja es pareizi sapratu, tad jūs interesē vairāk tas, kādēļ izlidojāt tās, vai tās lidmašīnas, kas nosēdās Rīgas Vilaukā, nelido pāri Vecrīgai. Rīgas centram. Rīgai nevar darīt Rīgu, jo lidos tiek tik tuvu, viņi praktiski atrodās pilsētā. Jābrauc stingi, bet viņi nebrauc tieši pāri centram. Vienkārši geogrāfiski ir tā izvietots lidlauks un galvenā izņemot Zolitūru, Imantu, Bolderāju uz pilsētas pusi, ja? Tā nevar nepārīt. Pāri Rīgai dienā pārlido apmēram līdz 600 lidmašīnām. Vēl viena nianse ir, ka, ja jūs paskatieties arī sarakstu, uz kurieni un no kurienes lido lielākoties, ir uz rietumiem. Ja? Virs Rīgas drīkst lidot atkarībā no lidojumu noteikumiem ne zemāk kā 1000 pēdas. Tas tieši tāpatās kā virs Tukuma. Ir viena maza nianse, kas attiecās uz Vecrīgu un rajonu Vecrīgā. Ņemot vērā, tur atrodošos objektus, ir noteikts ierobežojums, tā nav aizliegtā zona, tur pie atsevišķiem nosacījumiem drīkst arī. Vēl viens tāds piemērs, kaut vai tas, ka tur gan vairāk tas attiecās uz militāro aviāciju, ka gan 18. novembrī, gan 11. kad notiek, kad māja sākos, ja, kad notiek parāds, arī tur tās lidmašīnas lido. Jūs vairāk satrauc, es sapratu tas, cik regulāri, ar kādu biežumu lido lidmašīnas virs Rīgas centrālās daļas un Rīgas pārējām daļām. Ja. Ja jūs atkal tā paskatīsieties, tad proporcionāli cilvēku iedzīvotāju skaits Rīgas centrālajā daļā un citās, kur daudz vairāk ir šo cilvēku, un kur tas, neviens nenoliedz, ka troksnis ir, jebkurš troksnis kā kaitīgs, ja? Tādēļ arī viens no gaisa satiksmes vadības uzdevumiem, viņš nav pirmā lidmašīna, ir veikt savu darbību tā, lai lidmašīnu minimālu laiku atrastos gaisā par optimālu trajektoriju, pēc iespējas ātrāk, varam nosēstos, ja paceļoties aizlidot projām. Izbeigt, no tā
bezskaits lidmašīnas nav virsversija. Tad arī par to var pateikt tikai par trokšņa kārti. Viņi tiek gatavot un trokšņa kārti tiks iesniegt mums izvērtēšanā, lai mēs redzētu, kāds modulējums tālāk ir jautājums. Un konkrēti lidostas vadībai. Kāpēc virs Durbes notiek visādi mācību lidojumi? Konkrēti vakar tas bija. 2 lidmašīnas lido manā redzes lokā. Vienā virzienā, 2 pretēji virzienā. Cik tur vajag, lai viņas saskrietos? Tas ir viens. Otrs, kāpēc šās mazās lidmašīnas gaisā izslēdz motoru, pēc tam viņas planē, tad pukšķina. Ir kā aķis būtu nosēties. Pielaidīs vai nepielaidīs? Tas ir konkrēti, katru vasaru. Un trešais, cik profesionāli ir viņam glābēja komanda lidostās, ja kaut kas notiek. Nē, viņas izslēdz motoru. Kūku mēs neesam. Viņi lido. Otrs, es atbildēšu uz to pašu jautājumu. Visi, kas vada lidmašīnu, viņi ir certificēti, visiem ir licences, visiem Kāpēc tieši pārvaldes? Kāpēc viņi to šovu taisa? Savie šovu pasūtīts ir to? Konkrēti ir mans mājas vakar. Es domāju, ar to arī Tukums airporta attīstība kavējās, ka atļauj šos lidojumus virs Durbes un arī to transporta lidmašīnu. Ja nebūtu lidojumi bijuši tā transporta lidmašīna, tik daudz cilvēku nesēdētu. Protams, tā viena lidmašīna sabojā. Tieši tā. Tukums airports pieļauj kļūdu, jo viņi atļauj šīm lidmašīnām lidot virs cilvēku galvām virs Durbes. Ja viņi to būtu darījuši gadu vēlāk, kad projekts tika attīstīts, viss būtu kārtībā. Tā ir šie pārkāpumi, par kuriem tiešām tad ir jārunā, bet mēs jau viņus nevaram nofiksēt, ja nav šī vadības sistēma. Tātad pieņemsim, ka Tukuma doma atļauj mums lidmašīnām pacelties virs Tukuma. Praktiski gribētu teikt to, ka tas lēmums nav atceļams. Jo, teiksim, ja mēs sabiedrība saprot to, ka tās lidmašīnas pārāk bieži ceļās un ka tas ir apgrūtinājums Tukumā un nav mierā, praktiski to lēmumu nevar atcelt, jo uzņēmums ir veicis investīcijas, viņš pieprasīs caur tiesu to atcelt. Tāpēc mans ierosinājums būtu, teiksim, noteikti sākumā stingrus ierobežojumus. Gan pacelšanās laikā, man tur nepiekrīt gluži no 12 līdz 6, jo tas ir tur vismaz kādiem 10 līdz 8, domāju tā. Otrs ir masā, jo kaut kā tie ili sāks celties, un tas ir nenormāli liela. Un trešais ir aizmirst. Bet padomās. Man ir jautājums, es lasu 2008. gada 20. augusta lēmumu par lidojuma aizliekšanu par Tukuma pilsētu. Un viens no pamatojumiem, kāpēc ir pieņemts šāds lēmums, ir lidojumi par Tukuma pilsētu, par apdraudēt Tukuma pilsētas iedzīvotāju drošības, turklāt jāņem vērā lielais apgūst blīvums Tukuma pilsētā. Man ir jautājums, kas tad ir mainījies, vai tā drošības blokoties un blīvums tāpēc mainījies? Es droši vien nemāku pastāstīt cilvēciskā valodā, par ko iet runas. Ja lidlauks certificējas par augstākas kategorijas lidlauks, viņš tiek, mēs gribam atstāt šo haosu, kur katrs vizuāli dotajā momentā izvēlas un netiek vadīts. Aizliedzām vispār, kāpēc mēs atļāvām? Jā, kāpēc atļāvām? Divi, kad es saku vēlreiz, kur jūs bijāt, kad atļāvām Lidlauku 90. gadā būt par Lidlauku, kur jūs bijāt, kad Smārtis pagasts veidoja un pieņēma teritorijas plānojumu. Te sākās to, ko jaunais cilvēks teica, ja? Tātad, ja pēc tādu dokumentu pieņemšanas Lidlauks iegulda līdzekļus, ja? Viņš jau prasīs atbildību. Viņš jau papīru uzrakstīt, ka tu vispār zelta ceļš. Mēs katreiz ļaujam tad, kad ir stipri par vēlu, jo tas netraucē mani personīgi. Šulca kungs, bet jums taču teica, ka nav par vēlu. Jūs varat nolemt ierobežot. Mēs arī to ierobežosim, bet kā Lidlauku mēs ierobežot nevaram. Bet mēs arī sakam, lai